tagad mēs tuvojamies Zaķisalas krastmalai. Droši vien šo vietu jūs jau zinat, ļoti daudziem nepatīk gan iebraukšana, gan izbraukšana no tās. Tātad mēs redzam Zaķisalas krastmalu, ieslēdzam pagrieziena rādītāju, un ja laikapstākļi mums atļauj, tad cenšamies bremzēt tikai bremzēšanas joslā. Šādi. Un šeit, protams, mazliet sabremzējamies un braucam lejā no viadukta. Tātad tagad mēs izbrauksim no Zaķisalas krastmalas uz salu tiltu. Tātad mums ir zīme dodiet ceļu un rīkojam zīmi nogriezties mēs varam tikai pa labi. Un šeit pats galvenais ir būt ļoti piesardzīgiem. Šo varētu saukt, redziet, pa kreisi par 0. joslu. Tur ir pietura, trolejbus pietura, un tātad mums šeit pats galvenais ir vienkārši nesačakarēties. Tā teikt acīs, jānosaka, kuras mašīnas brauc pa 1. joslu. Redzam tālumā staps, tilta margas, tur nāk mašīnas, sagaidām, kad mums ir brīvs ceļš un braucam pa labi. Un tad pats svarīgākais mums sagaida zīme 70, un mums ātri jāuzdod tempiņš un jātiek līdz tiem 70 km/h, lai mēs neizčakarētu kādam mums aiz muguras braukšanu.